Tas līdz manam līmenim. Čitā. Pastāsti, kā var zināt, kad ir jāmaina ķēde? Tātad, lielākā daļa motociklu, kas braukā pa ielām, ir ar ķēdi. Un ķēdei, tāpat kā meitenei, ir vajadzīga uzmanība. Parasti jau to, ka ķēde prasa uzmanību, var sākt just mocīti stumjot, braucot ar mocīti. To gan vairāk jutīs tāds pieredzējušāks braucējs, bet pazīmes to, ka ķēdes mūžs tuvojās beigām. Arvien biežāk viņi ir jāeļo, biežāk jāpiespriego, rullīši ļoti ātri paliek atkal spīdīgi pēc sēļošanas, un tas notiek tāpēc, ka ķēdei dilstot, nevis izstiepjoties, bet dilstot. Šeit ir ķēde sastāv no daudzām plāksnītēm, tajās plāksnītēs ir tādas tapiņas. Un tad, kad tās plāksnītes izdilst, un ķēde jau šādi te sāk kustēties vairāk, uz sāniem, nevis tā kā šādi te apkārt zobratam, bet šādi te. Tas ir skaidrs signāls to, ka ķēde ir izdilusi. Un tad, kad viņa ir padilusi, tad viņa sāk nesēsties kārtīgi virsū uz zobrata, un zobratam sāk raut kantītes tā kā nost. Attiecīgi pēc zobrata stāvokļa arī ļoti labi var pateikt to, cik ķēdes mūžs, vēl ir palicis. Un tā kā ķēde ar zobratiem parasti maina reizē, tad vajadzētu arī pieturēties pie šīs te pareizās rīcības, jo, ja tu uzliksi jaunu ķēdi uz veciem zobratiem, viņi ļoti ātri atkal sabojāsies, un tas nav īsti ekonomiski pamatoti. Protams, vajadzētu pievērst uzmanību arī tam, lai jaunā ķēde nepaliek kā šī te. Šī gan, protams, bija nomesta vienkārši zemē, Rūpīgi iztīrīt visas vadīklas, aizsargus no apakšas, jo tur ir diezgan daudz netīrumu. Tas viss ir smuki jānotīra, jo savādāk uzliekot jaunu ķēdi sasmērētu lipīgi, tās visas smiltis salips klāt, un viņi ļoti ātri atkal paliks ne tajā labākajā kondīcijā. Ļoti muzikāli.